Mums būs atkārtojums. Labdien! Via Vinizata, visgarami jūras malu, visgarami jūras malu. Lai nenāca svešā sauna, šai zemē iziedu rauti, šai zemē iziedu raut. Vidie viņi zelta viju, visgarami tavu zemi, visgarami tavu zemi. Lai nenāca svešā sauna, šai zemē iziedu rauti, šai zemē iziedu raut. Vidie viņi zelta viju, visgarami manu sētu, visgarami manu sētu. Lai nenāca svešā saule,
svētā ziedu rauti, manā svētā ziedu raut. Vidie viņi zelta viju, visgarāmi jūras malu, visgarāmi jūras malu. Mēs varam redzēt, ko citi dara tagad. Bet vēl caur gadiem rokas pretī sniedz tavs attēls manā domu fotoplatē. Kad pusnakts ienāk manā kupejā un zirgstis redz gar logiem tā kā skrienam, es tavu mīļo tēlu kopēju uz guļamplauktiem, koferiem un sienām, uz skultas ostas mola akmeņiem, uz baltā sniega katru ziemu, uz brūniem maisiem kartupeļu vagā un melnām klintīm Krimā Ajudagā. Imants Ziedonis šo dzejoli sarakstīja pagājušā gadsimta 50. gados. Te ir stāsts gan par cerībām, gan par mīlestību, gan arī par dzelzceļu, un visas šīs tēmas, es domāju, mēs šodien dzirdēsim arī tajos dzejoļos, kas izskanēs šovakar šajā akcijā Sirds uz perona. Jāsaka, ka Imants Ziedonis ir arī Tukuma pilsētas goda pilsonis, un nepavelti tādēļ mēs atrodamies šeit pie stacijas Tukums 1. 2011. gadā šeit savācās daži dzejas mīļotāji, sadavās rokās, sāk skaitīt dzeju, un tā aizsākās akcija Sirds uz perona. Pēc tam viņiem pievienojās vēl arī citas Latvijas pilsētas, tiešsaistē, arī citas pasaules pilsētas. Latvijā to ir vairāk nekā 50, pasaulē nu jau tuvojas 20, šovakar šis skaits vēl palielināsies.
Nu, lūk, un katru reizi bija arī kāda no tēmām apspēlēta. Tā ir vai nu biļete uz mājām, vai nu biļete uz brīvību. Un šovakar tā būs biļete ar zelta viju. Nu ko? Es domāju, ka mēs varam sākt. Vilciens ir pienācis. Mans vārds ir Jānis Lācis, un es domāju, ka mēs diezgan raiti šovakar izskriesim cauri tiem punktiem, tām pieturām, kas mums ir plānotas. Sāksim, bet tomēr sāksim. Sāksim mēs ar, ar ko tad citu, ja nekā ar šīs akcijas iedibinātāju Gunu Rozi, kura šodien kopā ar savu viešņu arī, jau jāsaka, tukumnieci, Oksanu Pugačovu, kur šeit jau Tukumā dzīvo kopš šī gada pavasara. Viņa ir atbraukusi no Ukrainas. Viņa ir žurnālisti, 2 bērnu mamma. Kā jūs teicu, šobrīd dzīvo Tukumā. Aicināšu jūs šeit pie mikrofona. Dāmas un kungi, Laustās Priedes. Labvakar. Es jūs mīļu sirdi iepazīstinu ar Oksanu Pugačovu, kā jau Jānis teica, ukrainieti, kura šobrīd par savām mājām sauc Tukumu, mums visiem zinām iemesla dēļ. Un vispirms Oksana pateiks kaut ko, ko viņa vēlas pateikt, un tad mēs abas nolasīsim Райні Laustās Priedes. Оксана. Хочу подякувати за можливість, яка в мене з'явилась. Хочу сказати, що ці заходи мають відбуватись, тому що якщо ми не мовчимо, ми матимемо можливість досягти спокою та миру в Україні та у всьому світі. Такий вірш. Oksana teica, ka viņa ir aizkustināta par šo pasākumu, un tas ir ļoti viņai nozīmīgs, un aicina mūs visus neklusēt un piedalīties visā, ko mēs varam, jo tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Paldies! Rainis, dzejsdienu iedibinātājs. Vējš augstākās priedes nolauza, kas kāpās pie jūrmalas stāvēja. Pēc tālēm tās skatieniem gribēja sniegt, neslēpties tās spēja, ne muguru liekt. На березі моря зламав буревій ті сосни, що вийшли з грозою на бій. Він вирвати їх із корінням хотів, за те, що по-рабськи не гнули хребтів. Un augstākās priedes pēc lūzuma par kuģiem iz ūdeņiem iznira. Pret vētru lepni cilājās krūts, pret vētru cīņa no jauna dūts. Немов кораблі виринають з води, поламаних сосон високі ряди, і гордо вони проти бурі йдуть, про битву нову, наче дзвони гудуть. Mēs visi pasaule locījām šo origami mierdūju. Kāpēc origami, to mēs arī tūdaļ uzzināsim. Lai šovakar dūja no rokas rokā apceļot visu pasauli un apvītu ar zelta viju, un Tukums dod šo dūju Oksanai, simboliski Ukrainai. Lūdzu. Дякую. Mēs dūju nododam tālāk mūsu nākamajam viesim. Mūsu nākamais viesis ir, kā tad bez galvenā pasākuma viesa, un tas ir Japānas vēstnieks Latvijā Yasushi Takase kungs. Дуже велико дякуємо, Оксана. Дуже задоволені. こんばんは。 Labvakar. 今日はこのハートオンザアレルウェイプラットフォームにお招きいただきましてありがとうございます。 Ļoti pateicos, ka ielūdzāt man uz dzejsdienu pasākumu Sirds uz perona. 今年はこの日本の子どもたちの伝統的な遊びである折り紙で作られた鳩が平和の象徴として世界の人々の声をつないでいくことをとても嬉しく思っています。 Esmu ļoti priecīgs, ka šogad izvēlējāties origami dūju kā simbolu, kas vieno cilvēkus visā pasaulē. Origami, kas radies kā tradicionāli Japāņu bērnu spēle, tagad simbolizē lūgšanas par mieru visā pasaulē. 私は
ウクライナの人たちのためにラトビアの詩を一つ日本語で読みたいと思います。黒澤あゆみさんの翻訳によるオヤールス・バーツエティスさんの北への誘いです。Šeit no Tukuma dzelzceļa perona es vēlos lūgt par mieru visā pasaulē un par Ukrainas tautu. Šovakar es vēlos nolasīt Japāņu valodā tulkot latviešu dzeju. To sarakstījis Ojārs Vācietis un tulkojusi Ajumi Kurasava. 北への誘い。一体どういうことだ、北へ向かうことを望まないとは。北へ行くのは旅でも仕事でもない。北は羅針盤のような私の存在の基盤なのだ。愛も自由もちっぽけなものには変えられない。助けを求める声に応えないのはもうこの世にいないとき。一滴の水も涙さえも凍りつくところ、人の力がしっかりとつながれるところ、はるかに広大な距離でもこんなに小さくなるところで人は分かりかける。それが人にとってどんなに純粋であるかを。Ziemeļu aicinājums. Kā tas ir vispār uz ziemeļiem negribēt? Ziemeļi nav ne ekskursija, ne amats. Ziemeļi man ir kā kompasam, būšanas stūrakmens. Tāpat kā ziemeļblāzma, uzticība tur nevar griezt strēmelēs, un mīlestību samainīt sīkāk nevar kā brīvību. Un uz savu tuvākā saucienu tikai vienreiz tu vari būt mēms, kad vairs neesi dzīvs. Te izsals tik viens liekas ūdens, arī asaras. Te cilvēka spēks savērpjas grodīgāk. Kolosāls kosmisks attālums te ir tik mazs, ka cilvēks sāk saprast, cik tas ir starp cilvēkiem godīgi. 私も助けを求める声に応えていきたいと思います。そして今この折り紙で作られた鳩は平和のシンボルとして世界中を回る旅をここツクムスからグルベネに向かって始めます。Es vienmēr vēlos atbildēt balsīm, kas lūdz pēc palīdzības. Un tagad, lai tā notiktu, papīra dūja tūlīt sāks savu ceļojumu apkārt pasaulē no Tukuma stacijas uz Gulbeni. Arī gar. Es redzēju bāleliņu, jājām kumeliņu, bruņu kraklu mugurā pie saviem zobentiņu. Man vajadzēja arājiņu, maizes gādātāju, nevis bruņās sērtu svešu zemju karotāju. Man vajadzēja arājiņu, maizes gādātāji, nevis bruņās sērtu svešu zemju karotāji. Šo zemi un debesis nosargāt. Tāds dzejoļu krājums iznāca 80. gados. Un kurš gan varēja paredzēt, ka tas kļūs aktuāls pēc 4 gadu desmitiem? Savas sirdis uz perona šodien liek Rīgas pilsētas pamatskolas Rīdze 8. A klases skolēni, kuri apceļo Alūksnes un Gulbenes pusi. Mēs visi kopā vienā mīlestības tvērienā, kuras ideja nākusi no Islandes, saķeramies ar visiem latviešiem visā pasaulē un iaužam savu dzīparu zelta vijā. Ārija Elvis. Šī zeme jau tik daudz cietas, tomēr visu nav izcēlus. Bet, ja piedzimis esi, tad dzīvo un audz. Un skaties uz gaismas pusi. Un tici, ka tavām ābolēm vētra nenoraus plaukstošos zēvs. Un tramīgais bišu strops, mierīgs un kluss, tavs paiet tev skrējai garām. Un tici, ka tavu tautu vēstures izskaptas audzēs, un vēl pēc kādu simtiņiem šīs drovas kopas viņu audzes. Šī zeme, kas tik daudz cietusi, tomēr visu nav izcietusi. Bet, ja piedzimis esi, tad dzīvo un audz, un skaties uz gaismas pusi.
Ārija Elksne. Velta būs cīņa un ciešanas. Visu izzināt grib. Izrādīsies, ka bija par maz vienkāršas cilvēcības. Zāle, puķis un zaļais mešs. Zvēri ar zibošiem zobiem. Putni, kas spārnus rītās kā plešs. Mums ir jāturas kopā. Oi, tas arī ietiek. Pie mums Slampē arī ir atlidojis miera dūja. Šobrīd pie mums Slampē uzstājas paši vietējie ar saviem dzejas lasījumiem, bet ar muzikāliem priekšnesumiem, stīgu, vibrācijām mūs priecē Valdis. Ar balsi mūs mierina Madara. Vienu pašu baltu zvaigzni. Visai naktī būtu gan vienu pašu dzīves vārdu, kas kā tālu atbalsts skan. Lai viss zudis, lai viss grims, lai vēl atņemts tiek viss cits. Ak, tik vienu karstu sirdi, kura nākotnē vēl tic. Par mieru pasaulē, par mieru prātā, par mieru mums visiem. Vai Airīts mūs dzird? Mēs nedzirdam Airītes, redzam jūs brīnišķīgi, bet nedzirdam. Aha. Nu, varbūt sveiciens no Airītes stacijas, Kurzemes meža vidū. Un šodien domājot par mieru prātā, mieru sirdī, mēs gribam pieminēt mūsu novadnieku Māri Čaklo. Viņa dzeja, mēs visi to reizi pa reizei paceļam un katru reizi saprotam, cik tā joprojām ir aktuāla un cik tā kļūst aktuāla. Reizēm jāsaka tā, vai mēs to gribam vai negribam. Man šodien uzrunāja tāds dzejols. Kā bērni guļ, paskaties naktī, neviļus paskaties naktī. Bērni guļ tā, ka pasaules karš kļūst neiespējams. Rokām aptvēruši savus bailīgos zaķus un drosmīgos lāčus, vai arī tikpat mīļo spilvena stūri, kājām, kājalēm, uz visām pusēm. Viss neiedomājamākās pozās guļ bērni. Vai tas ir smaids no gaisušas dienas, vai topošā sāpe no nākamās, kas to lai zina. Bet putnelim lūpu kaktā, kas tup, ir mierīga miega maigie spārni. Ar tādu uzticību, ar tādu paļāvību guļ bērni, ka pasaules karš kļūst neiespējams un vispār jebkurš karš. Un tieši tāpēc, jo briesmīgāk ir tā iespējamība. Mieru sirdī, mieru prātā. Tā, mums pieslēdzas šobrīd Engure. Engure mēs redzam. Vai Engure dzird tukumu viens? Engure dzird. Hei, ļoti labi. Nu ko, mēs ne tikai dzirdam jūs, bet arī klausamies. Sveiciens no Engures ostas. Miera sveiciens no Engures ostas. Latviešu vecmeistara padoms Eduards Veidenbaums. Tā, mazliet. Engurieši mazliet. Viss, ko daru, viss man viļas, visās vietās kājas slīd. Citam nav nekāda darba, nauda kā no gaisa birst. Man ir dzīve sūra skarba, jāvadojas, kamēr mirst. Nav pie dvēseles ne graša, prasi kādam, kas tev dos. Labāk vienreiz nāve aša nekā dzīve nabagos. Ezers lejā spīd netāli, iekšā tur būs raizēm gals. No ar Dievu bēdu krāļu, neskanēs vairs mana balss. Ceļš vēl garām ved gar krogu, iekšā danco, dzied un smej, un caur apgaismoto logu redzu alu glāzēs lej.
Vai tad es jau gluži bešā? Rokā te svākos cer. 10 kapeikas vēl ķešā, tās pirms nāves jānodzer. Steidzos iekšā, vienu glāzi, iesviežu vēl vienu vēl, un ar katru alus lāsi paliek dzīvības man žēl. Atliks miršanu uz rītu, šodien vēlu staigāt tur. Krodzinieki, dosi vēl uz krītu, došu, duci jālušu. Otrais bija tāda līga, skaistula man solījās, mūžam būšot uzticīga, dumškas sievām paļaujas. Drīz no pilsētas švīts nāca, glumi apģērbs, uzķemmēs, lakstoties ap viņu sāca, dāvā rogas, viss tam lēts. Domāju, tā neatļausies, sirdi viņam neatdos, bet it nejauši reizi laukiet, baznīcā jau uzsauc tos. Asinis man dusmās vārās un kaut sirdi sāpes griež, bet pēc atriebības kāras dūrenās spalu spiež. Viņiem jāmirst, steigšas gāju, te man uzsauc trauks. Kur nu? Iesviedīsim ceļa kāju, nāc man līdz uz kabaku. Sviedām, rīts jau ausa, aizmirsts viss, kas rūpes dara. Kājas, galvu, knapi klausa, zudušas bija dusmasā. Tādēļ tagad katru reizi iedzeru, kad slikts man prāts. Un ja kājas iet ar greizi, tas jau nav grēks nekāds. Paldies, Angure! Draugi mīļie, mēs tagad pārceļamies uz Rīgu. Bolderāja mums ir pieslēgusies. Tā pa jūru mums tas brauciens sanācis, ne pa sliedēm var teikt varbūt. Vai jūs mūs dzirdat Bolderājā? Mēs redzam, ka jūs smaidat visi. Ar smaidu var acīm redzot dzejoli izstāstīt. Dzirdat mūs? Bolderājā. Nu, pasakiet kaut ko. Vai dzirdat mūs? Jā, dzirdam, viss kārtībā. Jā. Nu ko, ne tikai dzirdam, bet arī šajā laikā, klausamies. kad pasaule ir slāpēs pēc miera, mums ir liels gods un prieks būt miera vairotājiem, un vairāk mēs izteiksim Ārijas Eltsnes vārdiem dzejolī aicinājums. Savāksim kopā ik visu to mīļumu, tautas dziesmās un teikās, kas nav. Salasīsim tās vārstus, tos vārdiņus, mātes, ko bērniem gar šūpuli sprauž. Izraksim tēvu un vectēvu sirsnību. Zelts taču nerūs un nesaprāt. Tikai nātris, lai paliek mums pašiem. Kāpēc ar nātriem citiem zelt? Pavasari maz dzeltens putniņš, uzticīgi uz pleca jau sēd. Naida un kara ar grēku. Laiks mūsu vaigumu aicina sēt. Elza, jā. Tā, ko nepamanīju, ka mēs esam jau pieslēgušies Kalnciema tiltam. Tā Kalnciema tilts mēs jūs brīnišķīgi redzam, bet... Labvakar visiem no Kalnciema tilta, no Tīreņiem. Labvakar. Sūtam visiem mierpilnus siltus sveicienus no Tīreņu iedzīvotājiem. Šodien lasīsim jums šaka dzejoli. Starp divi lietiem. Kāds vakars kluss starp divi lietiem. Uz lapām rasas zelts. Virs gaisa tilta spraišļiem lietiem. Sārts mākonis kā auglis šķelts. Bija vēries pretī tāliem rietiem. Pilns valdmes, kā no akas smelts. Tu klusi teici. Vai mēs ejam? Un dzirdēju zem kājām smilts mūs, abus reizē jautri smejam. Bija tavos smieklos avots silts. Tas šķita līgsmis sirdī lejam un uzšaucam starp mums kā tilts. Mums nāca pretī mazas mājas, kārs vējš un dārzu skurbums ass, kā rožains putnu bars bez stājas.
bija gaiss pilns dīvas iedomas, kad mūsu bezrūpīgās kājas ar zilām drānām klāja tas. Mēs gājām, kā bez mēra kāda. Bija kļuvis laiks, mēs paši, viss. Bija pilna saldmes mūsu āda un bezgalīgās debesis. Mums dzēra dvēseles bez sāta, kā stāts, kas ilgi izslāpis. Dievs saber zilas zvaigznes stenos, kad pienācis ir viņu laiks. Ko runāju, es neatminos, jo kļuvu karsts un alkains tvaiks, kad tavā augumā es tinos, kā smaržā negausīgs un maigs. Kad vakars aizgāja ar tveici, Zaļš, rožains mītvēs, tu atvadoties smaidā teici, man sapnī dāvnā ielicis. un tad tu projām ātri steidzi, kā vēja pacelts plīvis. Tā, dārgie draugi, man ir noteikti jāpasaka būtiska lieta. Lielākā daļa šodien skaitīto dzejoļu būs no Latvijas pilsētām, būs arī no ārzemēm, un lielākā daļa ir tiešsaistē. Tā kā ņemsim vērā to, ka dažviet ar to pieslēgumu nav tā īsti varbūt labi, un kaut kas tur austās vai aizķerās, nu, tad mēs skatīsimies, kā mēs varam pārslēgties vēlreiz, vai kā savādāk sazināties. Bet jūs jau dzirdējāt mūsu akcijas sākumā. Brīnišķīgs mūziķis. Man kaut kā nērti ir, nav pieteikti. Vajadzētu tā kā pieteikt. Un es noteikti gribu jūsu uzmanībā vērst Zelta Stīdziņas. Tātad kolektīvu no Jelgavas, kurš kopā sākumā muzicēja arī ar Jelgavas mūzikas vidusskolas audzēkņiem. Un, nu, es domāju, ka mēs vēl dzirdēsim vairākus skaņdarbus. Būs gan instrumentāli, gan ar vokālu. Zelta Stīdziņas, mēs jūs klausamies. Nu ko, paldies, Zelta Stīdziņas. Zelta Stīdziņas kā no debesīm skan. Dodamies tālāk. Mūsu ceļojums joprojām turpinās pa Latviju, un tagad mēs dodamies uz Kurzemi, uz Grobiņu, uz Lielo Pieturu. Kurš nav bijis, skatās ļoti uzmanīgi, kā tur izskatās. Lūdzu. Lielā Pietura. Mēģinām pieslēgties Lielai Pieturai. Nu, ziniet, kā izdarīsim tā. Mums šeit pat Tukumā ir tik daudz dzejas cienītāji. Piemēram, lūk, es zinu, ka Amanda ir sagatavojusi, ja, dzejoli. Amanda būtu gatava. Nē, mums ir pieslēgušies, laikam jau ir pieslēgušies mums Grobiņa. Jā, vai dzirdat mūs? Jā, labi. Nu, Amanda, mēs noteikti noklausīsimies mazliet vēlāk. Šobrīd Grobiņa ir Pieturā. Jūs tiešām esat Pieturā. Mēs jūs klausamies. Mēs tiešām, labdien visiem, esiet sveicināti. Jā, mēs tiešām esam Pieturā, jo, kā zināms, tie, kas ir no šīs puses noteikti zina, ka Grobiņā perona nav, bet mūsu sirdis gan šeit ir, un šeit viņas ir kuplā skaitā. Bet Grobiņā ir Lielā Pietura, kur vietējiem ir tiešām ļoti nozīmīga, tāpēc man prieks jūs visus uzrunāt no šīs vietas. Es gribētu nolasīt Guntara Rača dzejoli no dzejoļu krājuma Mīlestība ir. Naids vienmēr mīlestībai zaudē un nemieris mieram.
piekāpjas. Vispārējais ir pupu mīzas, vai smiekli tie, vai asaras. Caur piedošanu topam brīvi, un stobros izkūst ložu svins. Naids vienmēr mīlestībai zaudē. Tāds vienkāršs Dieva reizrēķins. No sirds mēs gribam teikt, esam kopā ar visiem šajos grūtajos laikos un notikumos. Un īpaši mūsu sirdīs un domās mēs esam noteikti kopā ar mūsu draugiem, kaimiņiem, brāļiem, māsām Ukrainā. Lai ceru, ka drīz iestāsies miers un visi grobiņi ir kopā ar jums. Tāpēc, lai mūsu dūji lido pie jums. Paldies Grobiņai, bet mēs paliekam Kurzemē. Mēs dodamies tālāk. Grobiņas fani šeit pat stacijā Tukums 1 arī ir. Aplaudē. Mēs joprojām paliekam Kurzemē un šobrīd mums vajadzētu sazināties ar Ventspilu. Jā. Redziet, autoostā. Nē. Dažreiz cilvēki pārmet to, ka saka Ventspils, tā kā bet es pats nāku no šīs pilsētas, tāpēc būtu diezgan grēcīgi teikt, man tagad uzspiest un teikt Ventspils. Labdien, dāmas, vai jūs mūs dzirdat? Mēs jūs redzam. Es esmu no Ukrainas. Mēs jūs ļoti, ļoti slikti dzirdam. Un diez vai tā ir manas dzirdes problēma. Vai Ventspils mūs dzird? Piekura Ventspils auto. Mēs esam par mieru. Мене звати Вікторія, я з України. Вентспільський, це зупинка Вентспільського автовокзалу. Ми за мир. До вас, які разом зі мною вчитесь перемагати в бою, що завтра вирушать до бою за рідну землю, честь віру. У кого дім за небозводом, де красва голить і гуля. Та байдуже, хто звідки родом, до всіх звертаюсь я. Ніхто не матиме свободи, поки фашизм ще живий, то з рабства визволить народи. Якщо не ми, скоріше в бій. Лише в цьому вбачає сутня. Тому й збираємось в путь. Щоб їм відкрити ясне майбутнє, а нам загублене вернути. Tā, nu jā, Ventspils ir tāds diezgan slikts savienojums, internets savienojums. Bet nu labi, uzaicināsim, mums ir vēl dienas kārtī, vēl mēs paliksim Kurzemē, bet uzaicināsim pagaidām Amandu, ko es jau pieteicu. Amanda ir sagatavojusi dzeju. Lūdzu, Amanda. Amanda. Labvakar! Es jums šovakar vēlētos nolasīt Imanta Ziedoņa dzejoli Viegli. Gribas viegli, cik vien viegli, tā lai smiekli, maziņi smiekli, tā lai vēsmiņas, viegliņas dvašas, atnāk pašas un aiziet pašas. Gribas pieskarties viegli un maigi, nesaki man, ka grūti laiki, pieskaries lēnītēm, klusu klusiņām, pasaule apstāsies, brīdi pa brītiņam, pasaulē patīk, ka viegli iet, pieliec roku mazliet. Paldies! Paldies, Amanda! Un šeit es gribētu arī pateikt tādu lietu, ka sirds uz perona notiek ne tikai šeit un ne tikai mūsu tiešsaistēs, tā notiek ļoti daudzās vietās. Mēs pagūsim, vismaz mums tā ir plānots, paviesoties apmēram 30 vietās, kā nu mums sanāks, jūs redzat ar internetu savienojumu, ne visur ir pārāk labi, bet plānots mums ir apmēram 30 vietās. Tā kā, bet notiek daudz kur citur, un šis patiešām šo vairāk nekā 11 gadu laikā
nu jau 12. gadu ir palicis par ļoti, ļoti populāru notikumu. Nu ko, vai mēs varam pieslēgties Liepājai? Kā tur ir? Jā, ir. Sveicināti! Liepāja, es redzu Liepājas staciju atpazīstam. Vai jūs mūs dzirdat? Vai jūs mūs dzirdat? Vai liepājnieki dzird tukumu? Mēģinam vēlreiz. Mēs redzam, ka tur jau tiek uz ģitāras likti kaut kādi akordi, bet nedzirdam. Nu ko, varbūt uztaisīsim vēl vienu pārslēgumu. Kunga, mūsu tehniķi, kas ir... Jā, dzirdam? Ir. Liepājnieki mūs dzird? Jā. Nu tad beidzot brīnišķīgi. Esam gatavi jūs arī klausīties. Jā. Mēs iesāksim ar dziesmu, pareizāk sakot, ar dzejoli, kas pārtaps dziesmā, ko sarakstīs kāds krievu karavīrs, kas krits Ukraiņu gūstā, un tāds dzejols ir nonācis līdz manīm, līdz Liepājai. Gūstājs, kaut kapus mans, nedraud vairs, bet rētas sūrstēs. Šeit nav glabāts, tiek ienaids mans, kā netiekam ar visām brūcēm. Ko man tev teikt, es tikai vaidu, pie Ukraiņu bērnam rautām kājām. Mans dakteris kā zinošs vīrs, pēc tēls, nu tavas acis, nu reiz ir vaļā. Monta Kroma no krājuma refrēna. Kafejnīcā kā parasts pie blakus galda runā sieviete. Negribot ieklausos. Vai to tik grūti saprast? Mums dzīvajām sievietēm, kurām ir mirušie, karā kritušie vīrieši dēli, mums vajag klusumu. Mums nevajag varoņu mūžīgo piemiņu. Mums vajag klusumu, siltu, labu, kā vasaras nakti, tikai bez mēnesis. Citreiz atceramies, tikreiz vasaras nakts. Pēc 10 gadiem tur zizina sienāzes, pēc 20 smaržo siens. Mūžīgā piemiņa ikdien nošauj no jauna, vasaras nakts atdod dzīvus, vai to tik grūti saprast? Pie blakus galda runā sieviete, negribot klausos un domāju, manā dubult kafijas tasē čaukst putiņas. Paldies! Paldies, liepājnieki! Paldies jums! Nu ko, mums ir arī vēl viena vieta Kurzemē Vaņode. Es ceru, ka jā, brīnišķīgi. Ak, Dievs, jūs esat tur tik pulka daudz, ja jūs mūs dzirdat, Vaņoda. Aha, nu redzēt, būtu atkal ļoti labi, ja mēs jūs dzirdētu. Tas būtu bezgalva brīnišķīgi, jo pagaidām jūs izskatāties kā ārkārtīgi skaista grupas fotogrāfija. Neko vairāk mēs pamēģinām, lūdzu, jūsu tehniķi un mūsu tehniķi, lai pamēģina skaņu sakārtot. Ko lūdzu? Viņiem... Nu, tagad pamēģināsim, lūdzu. Dzirdam? Jums varbūt mikrofons ir izslēgts. Tā jūsu telefonam vai kamerai, nu, ko vēl es varu ieteikt? Nu, tas ir Zoomā. Ja jūs esat Zoomā, tad paskatieties, tur podziņi tādi ir jānospiež. Pamēģināsim pieslēgties Vaņodē. Es ceru, ka mūsu kungi, kas ir aizkadrā, es gribu uzaicināt Elzu šeit pie mikrofona. Un Elza skaitīs savu dzejoli. Tas ir brīnišķīgi, ka mēs varam dzirdēt pirmatskaņojumu.
un dzejnieka, tā sakot, paša izpildījumi. Lūdzu, Elza. Divi. 1, 1, 2, 2. Nē, tomēr 1. 1 nemaz nav tik slikti, ja vien runa neiet par naudu. 1 es, 1 tu, 1 mēs. Saplūst vienā asiņu peļķē ar dažiem kauliem pa vidu un cerēt, ka asinsgrupa izrādīsies viena. Tu jau zini, kā tas ir skaitīt un meklēt un krāt, bet beigās 1, 1, 1. Nekas vēl nav beidzies, nekas vēl nebeigsies, kamēr asiņu peļķu un nu jau kranču sagraustie kauli mētāsies šeit, pasaules vidū vai malā. Nav svarīgi. Nekas vēl nebeigsies, kamēr būs 1, kamēr mēs būsim 1. Paldies, Elza. Redzēt, cilvēki, kas raksta un neatstāja atvilknē savus dzejoļus, tomēr ir vērtīgi ar to, ka viņi dalās ar savām sajūtām. Un es saprotu, ka Elzas dzeju var arī atrast kaut kur Instagramā, vai ne? Jā, tā kā tie, kurus vēlas uzzināt vairāk, pilnīgi droši var meklēt rokā šos dzeļus. Nu ko, mēģināsim sazināties vēlreiz ar Vaņodi. Vai tur ir kādi uzlabojumi? Dzirdat, ja? Lūk, mēs atrodamies Vaņodas dzelzceļa stacijā. Stacijā, kur ir dibināta 1871. gadā. Tādēļ ir ļoti svarīgs un strateģisks mūsu vēstures objekts. Bet, diemžēl, viņa kā stacija vairs nedarbojās. Aiz muguras, redziet, dzeja jautā, dzeja atbild un dzeja arī vieno mūs visus. Tādēļ dzejolis Leonīds Breikšs, debes tēvs, kas visu vada, kas šim laikam līdz nāk liec, lai mēs un mūsu radi šaucam druvā mūžīgā. Liec, lai droši mūsu tauta, kas no pašas zemes nāk, šauc no gada jaunā gadā mūžam krāšņāk, varenāk. Liec, ka droši mūsu tauta, kas no pašas zemes nāk, mūžam tavai saulē pretī. Šalpo straume varenā. Mierīgs debesis jums visiem! Paldies! Paldies! Pieslēdzamies Māteru pieturai. Labvakar Latvijā, labvakar visā pasaulē. Es ceru, ka jūs mani dzirdat. Un mēs šodien esam sapulcējušies vietā, kur kādreiz gāja Liepājas-Ventspils dzelzceļa līnija. Šeit vilcieni sen jau vairs nepietur, bet šī ir ļoti jauka vieta, kur ir atjaunota pietura, kur gan gājēji, gan velobraucēji, gan citi ceļinieki var apstāties, atpūsties un ievilkt telpu. Mēs esam Dienvidkurzemē, vienā no saulainātajiem novadiem. Mēs esam Vērgales pagastā, kur ir ļoti bagātīga un koša daba. Un arī mēs šodien esam kopā ar visiem jums un ar tiem, kuri vēl tikai pieslēgsies, ar tiem, kuri pēc tam šo visu skatīsies, lai paustu savu atbalstu brīvībai, lai paustu savu atbalstu mieram un par to, lai šī pasaule būtu saticīga. Un arī mums šodien ir rokās imants ziedonis. Kā milzīgi svečturi ozols stāv, kailos rudeņos pavasaros, kā Latgales svečturi ozols stāv ar mēnesi ugunīm zaros. Bet mēnesis ir mēnesis un zvaigznes ir tāls. Jūs nezināt svečturu mokas, kad pusnakts melnajā klusumā, bet svecēm lūdz svečturu rokas. Bet pāri plūst baltu mūžību, pa pienceļu straumēm un tecēm. Kā milzīgi svečturi ozols stāv un gaida pēc savām svecēm. Paldies, ļoti sirsnīgi. Un turpināsim arī ar sirsnīgu mūziku. Nu ko, zelta tīziņas.
un Asnāte spēlēs savu kompozīciju, kas tā arī saucās Apstīgoju zelta kokli. Paldies brīnišķīgajam ceļojumam kopā ar zelta stīdziņām. Mēs viņus vēl dzirdēsim šovakar. Bet tagad mums ir priekšā vēl dažas stacijas šeit pat Latvijā. Un dosimies uz Ogri. Jā, redzam meiteni ar grāmatu un dūju, jā. Jūs esat Ogrē. Brīnišķīgi. Mēs esam Tukumā. Sveiki, labvakar visiem no Ogres centrālās bibliotēkas bibliobusa stacijas pieturas. Tepat aiz muguras man ir iela, kur bibliobus brauc garām ikdienā. Bet šodien mēs runājam par mieru, un es domāju, ka ik viens no mums atceras vēl februāra beigas, kad mēs visi gājām gulēt ar nemieru sirdīs un ar klusu pateicību par mieru debesīs. Un aizmigām pateicībā, ka esam visi kopā ar savām ģimenēm. Un mēs, ogrēnieši, esam domās ar visiem šobrīd Ukrainā. Mēs cieši turam un domājam par visiem labu. Un domājam par ģimenēm, par tētiem un mammām un bērniem un par viņu mierīgo miegu, cerams, pavisam drīz. No mūsu puses Ērikas Bērziņas dzejolis, miega dzejolis. Mammas un tēta gulta, mūsu miega kuģis. Braucam uz sapņu salu, lielā saga bura. Naktslampiņa ceļu rāda, acis man jau veras ciet. Man būs rozās sapnis, sāls kā cukurvate. Mammai sarkans zemeņu, tētim marinētu gurķu, brālim balts kā mammas piens, kaķim gards kā doktora desa. Acis man jau veras ciet, miega kuģis aizbraucis. Paldies! Paldies, Ogra! Nu, ko pārceļamies uz Bausku? Un redzam divas smaidīgas meitenes. Vai Bauskā... Sveiki! Jā, dzird mūs? Vai mūs dzird? Sveiki no Bauskas, kur pūš gana liels vējš, bet silda garda tēja un kopības sajūta. Bauskas centrālā bibliotēka dzejas akcijā Sirds uz perona piedalās 1. gadu un savā 100-gadē vēlas, ka katru jaunu iespējais astas. Mēs no sirds vēlētos, lai katram ir vieta, kur sajust siltumu un būt kopā. Tāpēc arī mūsu izvēlētais dejols šodien ir par sajūtām un arī par garšām, kas mūs aizved uz dzimtās mājas pagalmi.
Vitāls Ļūdēns, sulas. Bērs ir visvecākais meistars, bet viņa metode nav noslēpums. Un bērs labprāt pastāsta visiem. Jāņem līdzi labi daudz vēja. Tas tīrīts ar pretziemes filtriem. Mazliet siltuma no kādas meitenes krūtīm, ceļmā lapa no kāda neieta ceļa un rinda kādas neuzrakstītas dzejas. Tam visam ir jārūks tik ilgi, līdz zemē pārtrūkst stīpas un lido spundas līdz zvaigznēm zilās aprīļa debesīs. Kad būs krūzes pilnas līdz malām, tad mēs dzersim, ko dāvājas bērs. Un lai izaug mums stipras saknes un zaļas lapas, kā bērsām. Pēc augsti. Pēc katra lidojuma, kā pēc paisuma bēgums, atkal viss projām plūst, un nolaižoties uz zemes, jāiemācās pats grūtākais – spārnus salocīt tā, ka tie nesalūst. Šās milzīgās lapās, un rudens bija nosals un kluss, kā atvests no dienvidiem papos. Bija slapš un mazliet rēgnas un augsts, ar mākoni lielu un ziļu. Un pēkšņi man likās, ka tu esi mans draugs. Un ka es tev mazliet jā, vienkārši gaismā un tad viss, kas Aptīrokas, apkakla, ieklausīs aujoko. Būs labi, jā, tā baigi. Te kaut kur no labā. Nerunā šobrīd. Varbūt tu vari padod Vladimiram. Vladimirs pados vienādi, un pēc tam tur. Tā, Jēkabpils, vai jūs mūs dzirdat? Mēs esam jums pieslēgušies, un es saprotu, ka mēs kaut kādu daļu dzirdam, kaut kādu daļu nedzirdam. Vai jūs mūs dzirdat? Mēs jūs dzirdam. Eleganti. Un arī mēs jūs dzirdam, un labprāt arī klausītos jūsu stāstā. Vai es runāju mikrofonā? Vai tā ir labāk? Jā, tā ir lieliski, ļoti labi, jā. Jūs teiksiet, kad mēs sākam, jā? Es domāju, ka es jau esmu to pateicis, varu atkārtot. Lūdzu, sāciet. Labvakar. Pieturvā Jēkabpils vecpilsētu, un šovakar mēs šeit Jēkabpilī baudam brīnišķīgu vakaru ar cilvēkiem, kuriem tīk un mīl dzeju. Un šodien Vladimirs ar dzejoni. Dzejolis uzrakstīja 1999. gadā Jēkabpilī, Nākotnes ielā 1. 11. augustā. Tajā dienā, kad pusvienos dienā bija gaidāms pilnais saules aptumsums. Un 6:30 no rīta pagalmā izgājis dzejnieks Armands Melnvalsnis, uzraksta šo dzejoli bez nevienas svītrojuma. Skan tā. Mostas putni un acis ver ziedi, priedes koks saulēktāk vēlo kā skals. Vīna gliemis velk sidraba sliedi, vēl nav iesācies pasaules gals. Vēl var brokastis pāriest bez steigas, mīlēt sievieti, kafiju dzert. 6 stundas līdz pasaules beigām, 6 stundas mums dzīvot ir vērts. Vēl var pagūt no dvēseles izmest krāmus, varbūt pārāk daudz tajā sakrājies ir. Te es esmu, mans kungs Nostradamus. Varbūt pēdējo reizi tikt īs. Mostas pasaulē rasā un ziedos.
Puse vienos, tai nebūt vai būt. Vēl var pagūt citam teikt, piedot. Un par labu vērst visu, varbūt. Paldies. Visiem sveiciens un visu labu vēlot, Vladimirs Ždanoks. Paldies jums, paldies. Burvīgs vakars arī Jēkabpilī. Nu ko, mēs dodamies uz Daugavpili šobrīd. Es ceru, ka mēs esam pieslēgušies. Jā. Vakar no Daugavpils visiem. Arī miera dūja ir sasniegusi šodien Daugavpili, un tiešām ceram, ka miers būs gan mūsos, gan visās valstīs. Un tiešām ceram, lai cilvēkiem ir mierīgs prāts un sadraudzība balda starp mums visiem. Un tagad neliels dzejoļu lasījums Santas izpildījumā. Santa. Viktors Viezinieks, miers zemē. Miers zemē, ķīmiņos mīlētai, mītei. Bērnam lai miers, lemtam, kam puslakam staigā. Miers zobos sakosam, izdzīvot spītam. Miers lai tam bēdaļam, raizakam baigā. Miers mājai, tam galdam bagāti klātam. Miers lai tev arī, kumos skam atrauc. Miers puķei un vakarā kopē prātam. Miers miera devēm, mums nomods tik satrauc. Paldies jums, lai miera dūja ceļu arī tālāk. Paldies. Un redziet, kā no Daugavpils ar vienu rokas stiepienu attālumā atrodas Talsi. Un saņem dūju, kā viss notiek vienkārši. No stacijas uz staciju. Talsi, vai jūs mūs dzirdat? Labvakar, mēs jūs dzirdam. Mani sauc Andris Kalnozols, un aiz manis ir visi talsnieki un saulrieti. Un vēl aiz manis, bet pirms saulrieta agrāk gāja banīša sliedes, kas visus, kas gribēja mājās, varēja aizvest uz Dundagu un atpakaļ. Un mājās gribēja taču ļoti. Un es jums nolasīšu savu dzejolīti par mieru bērnu dārzā. Vairs traktori nerūc, viss kluss, uz cementa ķieģeļi dus. Es ilgi skatos uz sienām un durvīm, pa kurām var ienākt. Tā nakts un vēl viena diena, kad mājās jau sen nav neviena. Starp namiem es jūtos tik sīks, skumst pagalms un šūpolis čīkst. Šogad 1. septembrī Latvijas skolās un bērnu dārzos savas gaitas uzsāk vairāki tūkstoši ukraiņu bērnu. Arī Talsu novadā esam parūpējušies, lai mūsu ukraiņu draugi justos kā mājās. Tomēr es vēlreiz aicinu ikvienu Latvijas iedzīvotāju saprast, cik svarīgi ir palīdzēt draugam grūtā brīdī. To taču mums māca jau bērnībā. Tā, Andri, es atvainojos, mums pazuda. Mēs jūs nedzirdam vairāk. Tā, vēlreiz? Pēdējās 2 rindas. Mēs kopā varam to nepieļaut. Spītīgi stāvot pretī negodīgam pārspēkam no svešiem pagalmiem. Un es ticu, ka tas izdosies. Es ticu, ka pienāks laiks, kad Ukrainā tiks atjaunotas nevien lidostas un slimnīcas, bet arī visas skolas, bērnu dārzi un rotaļu laukumi. Jo es ticu, ka karuseļiem ir jāgriežas, bet šūpolēm jāšūpojas. Un es ticu, ka jāskan bērnu smiekliem, jo tas ir godīgi. Slavu Ukrainai! Slavu Ukrainai! Nu ko, redzam, Talsos un citviet Latvijā iestājas vakars, vismaz šeit tukumā paliek vēsāks, bet es esmu svēti pārliecināts, ka mūs sasildīs zelta stīdziņu mūzika. Zelta stīdziņas dziedās Teci Saulīt un Emīlija dziedās solo. Teci saulī, bet neatstāj mani, paveni neatstāj. Dod maniem mīļajiem
maniem mīļajiem lepnumu, dod viņiem drošu smaidu. Dod viņiem saulīt naidu, dod arī naidu. Pēcī sauli, bet neatstāj mani, neatstāj visus mūs. Dod mums ticību, dod mums cienību, mīlā mums pašiem mūs. Pēcī sauli, bet neatstāj mani, neatstāj visus mūs. Teci sauli, bet neatstāj mani, neatstāj visus mūs. Paldies! Paldies, tiešām sasildoši mūzika. Nu ko, dārgie draugi, tagad mēs dodamies ārpus Latvijas. Un pirmā mūsu stacija ir Norvēģijā, un tā ir Bergena. Vai mēs varam pieslēgties Bergenai? Redzam jūs, jā, redzam. Labvakar! Sveiciens no Norvēģijas, no Bergenas. Mēs esam atkal ļoti priecīgi kopā būt šai saulainajā un miera pilnajā dienā. Tumsa nav mūžīga, tā skauj tevi no visām pusēm, bet pietiks ar vienu gaismas staru, lai saprastu, ka nakts nav bezgalīga. Nepierodi pie tumsas, tā nemanāmi tevi pazudinās, sagraus cerības un sapņus, atņems nākotni un tevi pašu. Nebaidies no tumsas, jo bailes mūs ieskauj melnumā. Baidies neredzēt gaismu, jo tā notur tevi siltumā. Autors Leina Markevica. Pasaulē nav nekā stiprāk par mierīgu prātu. Kā man gribas, lai liepas nebeigtu ziedēt, lieta nebeigtu līt un cilvēki būtu cilvēki. Ja es varētu, es pasauli rokās saņemtu un noglāstītu. Ja es varētu, es prieku mētātu, kā rudens lapas mētā. Ja es varētu, es mīlestībā dalītos, kā Dievu maizē dalās. Ja es varētu, es bēdas noslaucītu, kā stētnieks ielas slauka. Ja es varētu, es visus savienotu, ne šķiru, kārtu, tautību, ne rasu, nekā vairs nebūtu, tik dvēseles, kas sevi un citu saprast spētu. Mēs rodam mieru savos mīļajos un sniedzam drošu patvērumu tiem, kas mīl mūs. Uz satikšanos nākamgad! Tiksimies nākamgad, tiksimies, un tagad mēs redzam, mēs redzam Francijas karogu. Bonsoir. Mēs redzam Leldu Vikmanu. Labvakar, vai jūs mūs dzirdat Francijā, Parīzē? Nu, mēs, diemžēl, jūs nedzirdām. Tūlīt mēģināsim savienoties tā, lai mēs jūs sadzirdētu. Aha. Mēģinām tikt skaidrībā ar internetu pieslēgumu. Nu ko, izdarīsim vienu citu lietu. Uzaicināsim tad kādu no šiem daudzajiem tukuma dzejas cienītājiem. Ināras kundze es gribētu uzaicināt. Saprotu, ka ir daudzu dzejoļu zinātāja. Un ko jūs mums lasīsiet, jūs mums arī, es saprotu, arī pateiksiet. Es būšu dzirdama. Paldies. Dzejnieks Leons Briedis. Ko jūs varat? Ko jūs varat? Es prasu bitēm. Visu varam. Mēs visu varam. Ko jūs varat? Es prasu skudrām. Prasu mākonim, saules staram.
Visu varam, mēs visu varam, atbild putni, pasaka smilga, izkliedz vēji, ieblāzmo debes, bet cik ilgi, sakiet, cik ilgi? Prasu saulei, vaicāju rasai, prasu rudenim, pavasarim, visu varam, mēs visu varam, mēs arī, mēs arī, mēs arī. Paldies! Paldies! Vai Mēģinam pieslēgties atkal Parīzei. Nu tagad jūs mūs dzirdat? Dzirdam, mēs jūs dzirdam. Lieliski. Mēs jūs arī dzirdam. Nu ko? Ne tikai dzirdam, ne tikai lielu dzirdam, bet arī klausamies jūs. Sveicieni no Tukuma. Es jūs nedzirdu. Galvenais, ka mēs jūs dzirdam. Tā kā, un ne tikai dzirdam, bet arī klausamies. Mēs esam mierīgi. Bet visiem pasaules sirsnīgajiem latviešiem sveicieni tagad no Parīzes, no Monsurī parka. Un mēs esam Loiks, Lelde, Dace, Inese, Elīna, Roze, Mišele, Lenā, Eriks un Sofija. Un filmē Eriks. Mēs esam viens no vecākajām Parīzes dzelzceļa līnijām, kas savieno lidostu ar Parīzi. Un mēs esam ļoti emocionāli aizkustināti, jo mums liekas, ka tas ir tāds tilts no starp sirdi, starp prātu, starp pagātni, tagadni, nākotni un Latviju un visu pasauli, jo mēs tiešām atbalstam visu, visi atbalstam Ukrainu, un mēs esam ļoti, ļoti aizkustināti, ka šāds tilts un tā mirdzošā zelta bija ar spēka vārdiem apvīja visu pasauli. Ojārs Vācietis, spīguļo tukšas sliedes un bruģa akmeņu muguras, miljons guļošu bruņurupuču, skatlogi melni un dziļi kā atvari. Ielā ir tikai nakts. Iela ir atsacījusies no civilizācijas un guļ savu mežoņa miegu. Katrs akmens ir akmens, un droši vien sapņos kavējas tajā tīrumā, no kura paņemts. Durvju roktura dzels guļ savās raktuvēs. Logas traišotais koks ir nometis krāsu un aizgājis mežā. Veikalos no vīna pudelēm ūdens ir aizgājis atpakaļ mākoņos, un vīnogu sula aizgājis uz Kaukāzu, karāties krūmā un sauļotīs. No raķešu smailēm ir aizgājis urāns, miegs, līdz pašam horizontam dziļš miegs. Es eju pa guļošiem bruņurupučiem. Man līdz mājām vēl atlikuši 3 miljoni bruņurupuču. Paldies! Paldies Parīzei! Ojārs Vācietis skanēja Parīzē, bet nekur tālu mēs no Francijas nedodamies prom, jo mums vajadzētu šobrīd sazināties ar Strasbūru, es saprotu, ja? Jā. Ja mēs nevaram pieslēgties Strasbūrai, tad mums ir, Tukumā ir daudz dzeju skaitītāju, kā jūs saprotat. Mums, piemēram, mēs gribētu uzaicināt Gunti, kurš ir arī sagatavojis dzejoli. Jā, lūdzu, Gunti. Šeit, jā. Labvakar. No Imanta Ziedoņa krājuma taureņu uzbrukums. Pacelies pasaule riebumā pret vardarbīgo. Pasaule uzplaukusī, pat tikko. Jaunais un stiprais, uzplaukušais tikko. Pacelies riebumā pret varmācīgo. No stipruma un spēka, lai neceļas roka nevienam nodarīt pāri. Lai no stipruma un spēka,
vardarbību nenodari. Pasaule uzmanies, lauž kokam zarus un cilvēkus samīda ne tikai stiprais, bet arī sīkais. Laužas pēc varas arī mazais, nīgrais un bezspēcīgais. Jaunais un stiprais, uzplaukušais tikko, pacelies riebumā pret varmācīgo. Paldies! Paldies jums, Gunte! Nu, redziet, un tā arī piedzimst akcija. Pirms 11 gadiem piedzima akcija tieši pateicoties šādiem cilvēkiem, kur mīl dzeju un arī lasa to. Ja es pareizi sapratu, diemžēl Strasbūrai mēs nevaram pieslēgties, bet toties vāciešiem ar internetu pieslēgumu gan viss ir kārtībā. Tātad Minhene no Bavārijas mums, jā, ir. Minstere, piedošana, Minstere. Nu, neko, nu, Minstere arī Vācija, jā, lūdzu, Minstere vai Minstere mūs dzird? Dzird, sveiciens no Minsteres. No Minsteres, sveiki. Minstere ir brīvo latviešu centrs, kas bija padomu laikā priekš brīvajiem latviešiem, un pirms 30 gadiem gandrīz sāka braukt arī mūsdienu latvieši no brīvās Latvijas. Es esmu viens veterāns, kas labi vēl atcerās, ka šeit bija pietura autostaram, un šeit pats, nezinu, redz mūsu karogus, un autobusu šobrīd nav, bet te viss kaut kas notika. Brauca un gāja, un mums bija tāda iespēja. Tas īsumā viss. Savādāk mēs tur varētu vēl lielāk stāstīt. Sveicien! Visapkārtī gaismā augstā, vidu saulē ritrināja, vidu saulē ritrināja. Visapkārtī zelta jostā, vidu manā tēvu zeme, vidu manā tēvu zeme. Visapkārtī gaismā ausā, vidu saulē ritrināja, vidu saulē ritrināja. Visapkārtī zelta jostā, vidu visā pasaulīte, vidu visā pasaulīte. Nu, paldies, paldies, Minstere. Tā, bet mēs joprojām esam Eiropā. Un vai mums ir pieslēgums Briselei? Aha. Redzam, vai jūs mūs dzirdat Briselē no Tukuma? Dzirdam. Aha, ļoti labi, mēs jūs arī dzirdam. Un ne tikai dzirdam, bet arī klausamies. Rudenī, kad dabā iestājas miers, sirsnīgais Briseles latviešu teātris sūta miera vēlējumus visiem cilvēkiem pasaulē. Dievs dod man cilvēku, ar kuru acis aizsardzību, jo vairāk nesaprotu. Tā, ziniet, nu, mēs jūs tiešām nedzirdam, mēs jūs brīnišķīgi redzam, bet nedzirdam. Varbūt varat kaut kā mikrofonu tuvāk pielikt vai? Dievs dod man zilu lakatiņu. Tagad dzirdam labāk, lūdzu. Jā, varbūt mēģiniet runāt skaļāk. Nu, dažreiz tādi cilvēki labāk sadzird, citi cilvēki. Dievs dod man zilu lakatiņu, ar kuru acis aiziet ciet. Jo vaļām acīm un bez viņa vairs turpmāk nezinu, kur iet. Vienmēr nāk kāda skumja ziņa un kādu skumju dziesmu dzied. Dievs dod man zilu lakatiņu, ar kuru acis aiziet ciet. Imants Ziedonis.
Gaiss smaržo pēc trūdošām lapām. Ir tikko nolījis kārtējais rudens lietus. Mitrais asfalts, kaisli piekļauj zeltainos ļaunlapu augumus. Debesis zemes, ar roku varētu aizsniegt. Izstiep plaukstu, bet tā satver rudeni. Un es piekļaujos šīs vēlās rudens dienas neatrakstāmajai kurpībai. Smaržogais miers. Paldies! Paldies! Un paldies par noskaņu, ko jūs radījāt. Tā, bet tagad es saprotu, ka mēs esam Itālijā. Reku jums jau rāda. Jūs kolēģis, ka mēs esam pieslēgušies, mēs jūs redzam, vai jūs mūs dzirdat? Jā, mums ienāk Dūja. Sveiki, varat dzirdēt? Jā, sveiki, mēs jūs dzirdam, jūs brīnišķīgi izskatāties, un jums ir brīnišķīgi gaišs vakars atšķirībā no tukuma. Jā, mēs esam Itālijā, Fensā, priekšā Fensas dzelzceļa stacijā. Mums tikko bija nedaudz vētrains laiks, bet tieši kā pārstāja Lī, arī ir saulrietis fonā, bet diemžēl to nevar redzēt. Kā arī mums ir salasījusies ļoti internacionāla kompānija. Šovakar lasījām dzejoļus gan spāniski, gan itāliski, gan franciski, gan latviski. Pašlaik nolasīšu dzejo latviski, ko visi ļoti vēlējās dzirdēt, jo man nesanāk daudz šeit parunāt tajā mūsu valodā. Un dzejols būs Māris Čaklais par mājām. Kāds savāds miers pār lejniekiem, pār dzīves priekiem, dzīvesniekiem, kāds svētīgs miers pār ceļniekiem, un miers pār kaibēniem un brakiem, pār cilvēkiem un viņu takām, un akām, neizbērtām akām. Nu, tu arī diezgan ilgi esi gājis. Pasaki man, kur ir tavas mājas? Tur, kur lietas savā starpā sarunājas, kad es neesmu mājās. Tur, kur stārķis klīdzina vārna rājas. Kur pie akas sēdz vidū mazgā nogurušās kājas, kur pret tumšu bruņinieku saules kaujā vīri jāja. Es sapratu, kur labi klājas, tur ir tavas mājas. Un mēs varam nodot Dūju tālāk. Jā, un mēs viņu pieņemsim. Paldies jums, Uz muzikālo. Paldies jums. Paldies par jūsu gaišo dzejoli un smaidīgo noskaņojumu. Jā, tukumā un arī citviet Latvijā paliek tumšāk, un nav nekādu šaubu, ka gaismu šajā tumsā ieviesīs zelta stīdziņu mūzikas skanējums. Atgādināšu, šis kolektīvs ir no Jelgavas. Dāmas, lūdzu. Tikko saule ir norietējusi, un mēs redzam lielo pilnmēnesi. Nākošo kompozīciju ir sacerējusi Elīza, kura tā arī saucas Mēnesis, nakts, saule. Nu ko, paldies! Paldies! Koklis skaņām. Dargie draugi, mēs
šobrīd grasamies doties uz Angliju. Uz Angliju, kas šajās dienās ir ietīta sēru plīvurā, diemžēl. Nu ko, vai jūs mūs dzirdat Anglijā? Es saprotu, ka jūs esat Bradfords pilsētā. Jā, mēs jūs dzirdam. Lieliski. Mēs jūs dzirdam. Jūs esat Bradfords pilsētā, jā? Mēs esam Bradfordā. Lieliski, mēs jūs klausamies. Un Dūja atlidojusi uz Bradfordu. Mēs esam Forster Square vilciens taksijā. Mēs teātra puķes, saules puķes meitenes. Jā, un taisnība. No vakara mūsu mājas valsts ir sērās. Bet neskatoties uz to, mēs, protams, esam kopā ar visiem par mieru pasaulē, par stabilitāti pasaulē, par gaismu pasaulē. Un šovakar par to, lai skan Guntara Rača dzēja. Un es aiziešu brīvs pāri degošam tiltam, cauri cerību krācēm, pretī saulēktam siltam. Bet jau rītausmā agrā klusi teikšu pie sevis. Tā nav brīvība, mīļā, dzīvot bez tevis. Un mūsu Dūja var doties tālāk. Un tā dodas uz Dublinu. Atā visiem! Atā! Atā Latvijā un visur pasaulē! Atā! Paldies jums liels! Un in Dublin First City, kas mums notiek? Vai jūs mūs dzirdat? Mēs jūs dzirdam, vai jūs mūs dzirdat? Lieliski! Un mēs jūs ne tikai dzirdam, bet arī klausamies. Tātad Dūja ir atlidojusi pie mums, un mums arī nu pat ir pienācis vilciens. Tā kā būs skaļi mazliet. Bet mēs nākam pie jums, lai novēlētu jums mieru, un mēs iestājamies par mieru visā pasaulē, arī no Dublinas. Un pirmais lasījums būs no Aspazijas zilā puķa. Tā zilā ilga puķa, tā nav ne šenete, tā puķa, tā zilā puķa, nes kur tā augusi. To zilo ilgu puķi neviens nav redzējis, bet viņas saldos mažu ik viens ir sajutis. To puķi, to zilo puķi, kur gan lai meklē to, cik 100 000 jūdžu pēc viņas jāceļo. Pēc zilās ilga puķis ir velti meklēts jau sen, bet vienmēr meklētājs no jauna ilgas dzen. Tā zilā ilga puķa, vai maz tā ir pasaulē? Tā puķa, tā zilā puķa, ir tomēr jāmeklē. Māra Zālīte. Mēs nākam iz zaļas zāles. Mēs nākam iz tumšas nakts, kur bāliņš guļ ceļa malā nokauts un neaprakts. Mēs nākam iz mēnes dārziem, iz zvaigžņu un saules spēlēm, iz akmeņu klusēšanas, iz putna lokanām mēlēm. Mēs nākam iz ābeles baltuma, iz mūžības miglājiem blīviem un atnākam tieši tajā brīdī, kad jāsākas mūsu dzīvei. Mēs nākam iz rīt dūmiem, iz zobenu sarkanas rūsas. Neraudi, bārenīt, neraudi. Dziesma ir māte mūsu. Neraudi, brālīti, neraudi. Mums dziesma par dzimteni kļūs. Kad tēvzeme ir izdalīta, dziesma mums tēvzeme būs. Sveiciens visiem! Paldies! Nu redziet, un tagad, cik vienkārši mēs pārceļamies pāri jūrai un dodamies uz Skotiju. Nekur jau tālu mēs arī nebijām aizbraukuši no. Vai? Aha. Jā, esam pieslēgušies, redzam jūs, gribētu arī sadzirdēt. Montros, mēs jūs nedzirdam, diemžēl. Jā, es atvainojos, nu redziet. Jā, viena podziņa tikai jānosviež. Sveiki! Kolosāli vējaina diena, bet nu pat ir saule. Jā, un es šobrīd runāšu viena pati, jā, bet fonā būšu viena pati un sliedes mūsu arī šeit ir redzamas, kas savieno visu pasauli. Un tā kā esmu arī pasaules vidū, tad es vēlēšu vienu, lai mūsu domās visiem
ir tā brīnišķīgā miera sajūta. Un lai Ukraina arī slava Ukrainai, bet mēs esam ar jums kopā un domās, un lai miermīlība mums visiem. Es nolasīšu Annas Tomiņas dzejoli pasaulē. Pasaulīt pasargi. Pasaulē šai visi vienādi ienākam, kaili ar pirmo kliedzienu, ar pirmo silto piena malku un māmuļas maigo smaidu. Pasaule sveša un bezgala liela, mīļa tik zināmā māja un iela, visu īstināt gribam, krāsaini sapņus apkārt sev jūtam, sējam. Pasaule savāda un baiga reizēm, savādi cilvēki apkārt siro, kas gan tiem augot nogājis greizi, vien ienaicies sirdītiem mājo. Pasaule pasaulī, pasargi mūs, lai izskan nedari otram, kas pašam stāv. No skaļuma mājas tilti grūst, vien labais, vien mīļums paglābs mūs. Pasaule pasaulī, pasargi mūs. Tā ir kā tāda lūkšana visiem. Sandi, es atvainojos, jā, man bērns palīdz ar dūju, kura ielido un nu pat lidos citiem. Lai miers pasaulē. Paldies! Paldies jums! Mēs arī to vēlam. Un šobrīd mēs dosimies patiešām tālā pasaulē. Vienlaicīgi pieteikšu vairākus mūsu dzejas lasītājus gan Austrālijā, gan ASV, gan Islandē, jo šobrīd pieslēgties tur, teiksim tā, cilvēcīgi, nakts tur ir un tam līdzīgi. Respektīvi ir sagatavot šādi daži video, kurus mēs nostīsimies, un mēs tuvojamies jau mūsu akcijas pašam noslēgumam. Tātad ASV, Austrālija un citas vietas pasaulē. Miera balodis. Noglāsta saule āri, jūra dzidrā tālēj šalts. Robežā visām augstu pāri, aizado balodis balts. Veltīgi negaisa draudi, drošam ceļā šķēršļi grūst, mieru visu zemi ļaudī, dižie miera spēki gūst, mieru, 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 laimei mūžam mirs kvēla. Mieru, 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 visā pasaulē tautas vēlas. Guļ ātoma laikā bērniņš, starp raķetēm, tankiem un mīnām. Guļ ātoma laikmetā bērniņš un par ziediņu brīnās. Pats vēl samtēns kā spulkos, pirkstiņi sārti un sīki, kā tālajos mežonu laikos, tikpat nevarīgi. Guļ ātoma laikmetā bērniņš un viņa acis platās, vasaras debesīs zilajās ar uzticību skatās. Skatās tāpat kā toreiz, kad starp mākoņu putām bērni redzēja vienīgi putnus, putnus un putnus. Sēž pie bērniņa māte, šodienīga un gudra, sēž māte ieroču ēnā un jūtas kā skudra. Visam savs laiks, kāpt kokos, pārsmieties jokos, kumošu nokost, dūmos saost, kaķiņ ausī iekost. Tie, kas nekad nav laikā, tomēr ir laikā. Smeitas lūpām, es pasaulē mieru prasu. Ne tādēļ es dzimusi esmu, lai apraktu pelni palsi, manas straujās un spēkpilnās rokas, manu jauno un skanīgo balsi. Ar mīlošas sievietes lūpām, es pasaulē mieru prasu. Es gribu draugam uz vaiga redzēt sniegpāšlas kūstam, un pāri tam salrietu blāzmas,
bet nevis asinis plūstam. Ar mīlošas mātes lūpām es pasaulē mieru prasu, lai tauriņiem pakaļ skrien bērni, lai klūptie uz ziedošiem ciņiem. Vien nāves postošā spēle, lai mūžīgi sveša ir viņiem. Kā meita, kā sieva, kā māte, es pasaulē mieru prasu. Vai Paldies, ASV mūs dzird tālu aiz Atlantijas okeāna? Jā, mēs jūs dzirdam, vai jūs mūs dzirdat? Dzirdam, un mēs jūs arī redzam. Nu, tiesa ne tā, kā gluži gribētos, bet vēl ja varētu iegriezt kameru, vispār būtu eleganti. Jūs esat, ja es pareizi saprotu, jūs esat sagatavojuši arī kādu video dzejas lasījumu, ja? Vai? Jā. Nu ko, nu tad mēs jūs gan klausāmies, gan skatāmies. Jā, mirklīt. Jā, mēs... Evelīna Kava pret naidu. Noliekam ieročus, ikdienas šķēpus, dunčus, kalašņikovus. Neiedur. Šorīt vienkārši neiedur. Kāds to parasti dara tā mazlietiņās? Noliekam. Aizburam projām no šīs pasaules. Visu vēlmi otru ievainot. Pat ja tu nevari mīlēt, tu vari paiet garām, nevardarbīgi. Kā pa sidraba birzi, ne zariņu nenolaužot. Noliekam ieročus, ikdienas dunčus, šķēpus, kalašņikovus. Viss atrasinās vienkārši. Ja mēs vēl jūs redzētu... Un tagad duiņi laižas uz Japānu. Mēs jūs neredzam. Un tagad duiņi laižas uz Japānu. Neredzos. Ziniet, šāds radio efekts arī nav slikts. Bet tomēr mums ir video tiešraide. Neredzam, bet mēs arī varam aizlikt. Labi, tagad duiņi laižas uz Japānu. Te pat pāri klusajam okeānam. Sveiciens no Rīgas sadraudzības pilsētas Japānā, Kobes pilsētas, netālu no 600 metru stacijas. Mani sauc Masaki, es izpildu dziesmas latviešu valodā. Japānā šobrīd jau 10. septembris un gandrīz 3 naktī, un man ir liels prieks, ka būt kopā ar jums.
Šodien cilvēki no visas Latvijas un pasaules esam šeit, lai vairotu mieru, un es esmu laimīgs, ka var būt viens no tiem. Vēlos jums nolasīt japāņu dzējoļus haiku latviešu valodā, kur autore ir Sarma Upeslija. Mazā ligzdiņā putniņš bērniņus baro, lokus met vanagus. Pērnās lapas vējš trenkā pa peronu, rūsē pārmjas. Izšauta lode aizpīns pār durvu, asins lās graudos. Svešā valodā divi tērzē zem ciršiem, skūpstās kā visi. Tagad tūlīt ceļos atpakaļ uz turieni, no kurienes 9. septembra vakarā uzsāka savu ceļojumu. Uz Tukumu, Latvijā. Mana oriģināla dziesma Sārta saule uz Veslēnā. Palūze siltā un drošā, saule ir viena kā sirds mums abiem. Tomēr tev viņa spožāk mirs, ikreiz, kad saule lec, es domāju, kur viņa mājos, ikreiz, kad saule par tevi iedomājos, sārtā saule uz Veslēnām. Viens dzīvo tumsā, lai otra ceļš būtu spožs un mirklis kaut arī. Šis mirklis ir žilvinos, ikreiz, kad saule lec, es domāju, kur viņa mājos, ikreiz, kad saule lec, par tevi iedomājos, sārtā saule uz Veslēnām. Paldies! Redziet, cik vienkārši no tālās Japānas uz Tukumu atlido šis te origami putniņš. Nu ko, tā mēs esam paceļojuši gan pa Latviju, gan arī pa pasauli, skaitījuši dzēju. Pa īsu mazliet bija. Bet varbūt ar to arī pietiek, jo, redziet, Sirds uz perona katru gadu atgriežas septembra 2. piekdienā, atgriežas atkal šeit, Tukums viens pieturā, lai pēc tam kopā ceļotu pa Latviju un pa pasauli, pa stacijām klausītos dzēju, dzējas pietiks. Paldies jums liels, paldies par šīm te nepilnajām 2 stundām, un atvados no jums un dodu arī vārdu brīnišķīgajām zelta stidziņām.
Vidie viņi zelta vīl, visgarāmi jūras man, visgarāmi jūras man. Lai nenāca sveša sauna, šai zemē izienu raud, šai zemē izienu raud. Vidie viņi zelta vīl, visgarāmi tavu zem, visgarāmi tavu zem. Lai nenāca sveša sauna, šai zemē izienu raud, šai zemē izienu raud. Vidie viņi zelta vīl, visgarāmi manu sen, visgarāmi manu sen. Lai nenāca sveša sauna, manā sētā zienu raud, manā sētā zienu raud. Šo es atdodu tad tev. Paldies, Es Līgum, tu esi šo parakstījis. es atstāšu. Laikam par piemiņu. Bet,